Kāpt ar kājām uz 9. stāvu vai riskēt iesprūst liftā? Šādai neapskaužamai izvēlei katru dienu ir pakļauti Hipokrata ielas 21. nama iedzīvotāji. Nu jau tagad kāds 2 nedēļas lifts nestrādā. 1 nedēļu viņš vispār gāja, bet te viss sēdēja liftā iesprostoti. Es pat arī pagājuši pirmdien tik iesprostot liftā, vairākās stundu gaidīju. Pār iesprūšanu liftā, ja tas viss notiek tehniski iemeslu dēļ, ja mēs novērtējam situāciju, ka lifts bieži sāk bojāties, tad tiek veikta lifta apsekošanas darbi, ja, konkrēti, kas ar viņu notiek ar doto iekārti. Ja, un apsekojot šo liftu, tika pieņemts lēmums, ja, kad viņš dēļ tiem lieliem nolietojumiem nav tehniski labā stāvoklī un drošs lietošanai. Apturēt lifta darbību, ja tas ir bojāts, ir pavisam vienkārši. Bet ko darīt visiem mājas iedzīvotājiem, jo īpaši augstākajos stāvos dzīvojošiem? Zinot, ka tie lifti ir veci un viņi ir nolietojušies, arī kāpt tajā liftā, man atklāt sakot, ir bailes. Bet man tas ir jāpārvar, jo mans fiziskā stāvoklis ir tāds, ka es nevaru noiet pa tām trepēm, nevaru ne noiet, ne uzkāpt atkal augšā. Un priekš manis tā ir tiešām traģēdija. Problēma ir liela, tāpēc, ka jau 2. nedēļu lifts nevar ne augšā, ne lejā tikt. Un otrais tā kā invalīds un viss. Un man jāiet pie ārstiem un es praktiski pie mājām piesies. Nu, bet kā ir vecam uzkāpt augšā? Grūti. Tā kā šī dzīvojamā māja ir pašvaldības īpašums, tad jautājām Rīgas nama pārvaldniekam, kā šo iedzīvotājiem tik ļoti nepatīkamo situāciju plāno risināt. 4. martā tika veikta lifta apsekošana un tika arī sagatavots defektu akts un sagatavot arī nepieciešamo remontdarbu tāme, ar ko dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki un iedzīvotāji tiks iepazīstināti šīs nedēļas laikā, un Rīgas nama pārvaldnieks veiks arī visu mājas iedzīvotāju aptauju par nepieciešamiem remontdarbiem, vai šādas remontdarbus iedzīvotāji uzskata par nepieciešamiem un vai viņi piekrīt šo remontdarbu izmaksām. Bet cik ilgs laiks paies, kamēr lifta darbība tiks atjaunot un cilvēki varēs bez bailēm to atkal izmantot? Nepieciešamo remontdarbu izmaksas ir vairākos tūkstošos eiro. Tātad, skatoties, ko izlems dzīvokļu īpašnieki kopībā, kādu lēmumu viņi pieņems, un tātad jāskatās arī par kādiem darbiem tiks nolemts. Ja šos darbus dzīvokļu īpašnieki kopībā atbalstīs, tad, protams, būs arī provizoriskās plānveida remontdarbu, noteikts arī plānveida remontdarbu termiņš. Šobrīd grūti pateikt, cik precīzi tas varētu būt, bet jebkurā gadījumā tas nav vienas dienas jautājums. Tuvākajā laikā tas varētu būt tā, ka tas ir atkarīgs, kādu lēmumu pieņems iedzīvotāji par piedāvājumu. Šeit ir piedāvājums uzstādīt jaunu vadības staciju. Tas ir pilnīgi jauns pogaprāts, atjaunot kabīni. Ja, tas ir veikt liftu modernizējušos darbus. Ja. Tas aptuveni varētu būt ar visu materiālu piegādi, kas tiek piegādāt uz pasūtījumu. Un pasūtījums notiek kaut kāda materiāla piegāde 6 nedēļas aptuveni. Un uzstādīšanas laiks varētu aizņemt arī kaut kādas 20 darba dienas. Labā ziņa, šīs situācijas atrisinājums lielā mērā ir atkarīgs no mājas iedzīvotājiem. Sliktā, ka neskatoties uz to, lifta remontētāji apgalvo, ka šīs mājas lifts vēl vismaz 10 nedēļas savu darbību neatsāks.